Tā, puiši meitenes, laba diena visiem. Nu, klausaties, tikko saņēmos taču ar jauno plakātu, ar jauno banerīti aizbraukt uz Jelgavas vasaras svētku draudzi. Es vēl pateicu Markam no Alūksnes mācītājiem, šis sakal prasa, kas tad Jelgavā šodien pa pasākumu vasaras svētkiem. Es saku, kā, nekāds pasākums. Katru dienu jāmočī pie viņu mūriem, ja pie viņu sienām, kā lai saka, jā. Katru dienu jābrauc močīt. 7 dienas nedēļā, jo, nu, ir jāmočī, kamēr sadzird, nu kā, darba rezultāts ir, kā mēs parasti darām, tu taču nedari darbu, vai ne, tur kaut kad pamet, kaut ko parots 2 lāpstas, jā, lai ieraktu tranšeju, jo taču vajag izrakst tranšejai, tur garumam jābūt, nezinu, 5 metriem, tad tur roc 5 metrus vai vienā reizē, vai pa gabaliņam, jā, bet tur roc un līdz tu izroc, un es tādu primitīvu piemēru, tad darbam jābūt padarītam, nu, jā, tā kā puišu meitenes šito gribēju, tā ātro īso video, kad nezinu, cik man minūtes, cik es tur biju, un nu, nemāku pateikt laika ziņā, cik karš man sanāca šoreiz tas video, bet ziniet, kad tikšu tulīt pie datora, likšu iekšā un nāciet, novērtējiet. Un, jā, ja nemaldos, tur bija piebraucis Rižešķonoks ar busiņu, ar sievu vai ko, nezinu, tur izkāpa ārā, iegāja tur draudzē kaut ko, kas tur pēc kāda laika rasakaliski iznāca ārā, aizbrauca. Un tad tagad pašā finālā izskatās, kad laikam Agris ar Etu piebrauca. Bet, nu, nezinu, kāpēc, vai tas bija tīšām vai netīšām, abiem bija rokā telefoni, vienā rokā telefons, vienā nezinu, iepirkuma maisiņi, bet katrā gadījumā pameta skatienus uz manīm. Abiem bija telefoni, vai nu viņiem iezvanījās, vai viņi paši zvanīja, bet, kā es atkal saku, Šuhera, ja nav Jol Harošova, vai, nu jā, Šuher, jeb Šoroha, nu, Šuhera nav Jol atkal Jelgavā šodien, puišu meitenes, piedodiet, tā kā tulītās likšu video no GoPro kameras, gaidiet.